Sākoties sezonai, kad ir perfekta kārtība. Šis stāsts ir par teknēm. Svarīgākais, kas attiecībā pret klientu, ir ātrums. Tā, čau vēlreiz. Šodien mazliet pastāstīsim, ko mēs darām, kas mums mainās un tā tālāk un tā joprojām. Arī baigi interesantais pasākums. Redzēsiet, kāds mums tas bardeks ir, bet tas ir interesanti. Pēc tam parādīsim, kas notiek, kad saliek viss kārtībā un kad ir perfekta kārtība, uz ko mēs ejam. Bet tas varbūt stāsts ir par to, ka sākoties sezonai, sākam palielināt noliktu, to jau mēs darām kaut kādus divus mēnešus atpakaļ sākām darīt, bet, teiksim tā, par tik par cik apjoma kāpums ir. Un tieši šis stāsts ir par teknēm, par lietas ūdens notekseknēm. Tad mums viņi iet ar vien vairāk un vairāk, un, protams, mūsu svarīgākais, kas attiecībā pret klientu, ir ātrums un servis. Un tādēļ, lai kādam nevajadzētu atteikt, vai, teiksim, kāds paņem lielākus apjomus vai vairākus lielākus apjomus paralēli, tad mēs uz katru toni palielinam apjomus. Un tad dotā brīdī mēs aptuveni mums aizņēma tieši notekes sistēmu uz kaut kādiem kvadrātmetriem 400. Tagad dotajā brīdī mēs šādi smuki saliksim visus pa plauktiem. Te var apskatīties, ka mums 2 plauktu rindas ir izliktas, daži no toņiem. Šeit mums bardaks. Šeit nāks vēl 3 plauktu rindas, attiecīgi, kur būs absolūti viss izlikts ārā. Absolūti visi toņi, ko varat iet mūsu mājaslapā apskatīties, starp citu. Visi standarti toņi, pelēki un tā tālāk un tā joprojām. Un tagad mums arī ir kopš pagājušā gada arī iespējams baltais un zaļais, ko mēs liekam akcentu. Pirms kāda īsa brīža, tā kā, teiksim, mūsu tonis nebija, bet arī balts un zaļš mums ir uz vietas, arī visos izmēros, 125 gan 150. Un attiecīgi visi āķi, treigabali un tā tālāk un tā joprojām, tas būs pieejams uzreiz konceptuāli. Mēs arī tad notiek rokādas, visas plēvas, palielinam apjomus un tā tālāk un tā joprojām. Pēc īsa brīža varēsiet ievērtēt, kā izskatās perfekta noliktava.